Sākotnējos posmos visgrūtāk bija dabūt dalībniekus un kvalitatīvus dalībniekus. Tad bija Edžons, Raivo Spoks, tad parādījās Stobrs, bet neviens nezināja, ka Stobrs var būt Stobrs. Ja? Vienkārši tev piesakās cilvēki, tu skaties pēc vārdiem, uzvārdiem, tu jau nevari pateikt. Un, pēc tam nākamie izaicinājumi, tad, kad jau sāka parādīties kaut kāds dalībnieku line-ups, nākamais izaicinājums ir, kā pārsteigt publiku un vai battles būs tikpat labs. Un tas, protams, tas ir atkarīgs lielākoties no dalībniekiem, bet tas ir atkarīgs arī no organizatoriem, kā mēs ievirzīsim tos dalībniekus. Kā organizators tu negribi atstāt tos pašus uzdevumus, kas bija iepriekšējā gadā, jo tas var likties garlaicīgi. Piedomāt pie kaut kā, kas varētu pārsteigt, kaut kā laukuma izkārtojums, tur ir mašīnas vai nav mašīnas, ir rings, uz kādiem beatiem repo, respektīvi kaut kādas dažādas detaļas, ko iekļaut no atlases. Pēc tam bija izaicinājums atrast jaunus talantus, jaunas sejas, un tur, kur mēs esam nonākuši 2025. gadā, ka ir pilnīgi nomainījusies viena paudze ar freestyle reperiem.